regulāru daudzstūri. Jā, atkārtojums tātad, kas par daudzstūris, kas ir tieši regulārs, kā var aprēķināt šos te leņķus regulāram, dažas lietas par regulārā trīsstūra apvilkto un ievilkto. Lausta līnija, jā, ir tāda kaut kāds šitāds tas zigzags. Tad šitā ir vienkārša riņķa līnija, bet vienkārša lausta līnija, bet tiklīdz mēs viņu krusto pati sevi, tā vairs nav vienkārša. Ja mēs to vienkāršo lausta līniju noslēdzam, tad tas ir daudzstūris. Jā, pareizāk tā laustā līnija slēgtā kopā ar to iekšējo plaknes daļu. Kopā ar visu šito tas ir daudzstūris. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā, 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu un dodamies apkaļ pie video. Šitā ir lausta līnija, bet tas, kas kopā ar visām iekšām, tas ir daudzstūris. Okay. Un te varbūt izliekts ieliekts daudzstūris, ieliekts ir tur, kur ir, kā jūs redzat, tāds tā kā viens stūris tā kā uz iekšu, jā, ja tas, ka var novilkt diagonāli ārpusē, vai arī tas, ka viens laiņas ir lielāks par 180 grādiem. Mums parasti ģeometrijā interesē, ka izliekt daudzstūri, diagonāli savieno divas virsotnes, šis stūris saucās virsotnes, diagonāli savieno divas virsotnes, kas nepiedar vienai malai. Kas tieši regulārs? Jā, tāpēc mums arī bija tas nosaukums pie regulārā trīsstūra. Ja vienā malā trīsstūra regulārs trīsstūris, attiecīgi visas malas. Jo viņam arī visi leņķi bija vienādi. Piemērs ir mums plaši pazīstamais regulārais trīsstūris. Bet, kā jūs redzat, nepietiek tikai ar to, malas ir vienādas. Ja, piemēram, mēs varam uzzīmēt četrstūri, kura malas ir vienādas, bet leņķi nav vienādi, un to mēs saucam par rombu. Tātad tas nav regulārs četrstūris. Rombs nav regulārs četrstūris. Regulārs četrstūris ir kvadrāts. Jā, visas malas vienādas, un visas leņķis ir vienādi 90 grādiem. Ja tu esi ticis šitik tālu daudz likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. Jā, un tas varbūt kaut vai arī sešstūris, kāds te, ja viņam visas malas ir vienādas, un leņķi vienādi, tas arī ir regulāra figūra. Un leņķi. Atcerieties, tātad mums bija šāda te formula, lai aprēķinātu daudzstūra leņķu summu, jebkura daudzstūra. Jebkura n stūra leņķu summa. Ja? Un tā kā mēs zinām, ka visi leņķi ir vienādi, mēs varam izdalīt vienkārši ar stūru skaitu un iegūt, ja, tas, kas ir šeit, ja izdalām ar n, mēs iegūstam regulāra n stūra katra leņķa lielums. Ja mēs varam aprēķināt tieši katru leņķi, ja jau viss ir vienādi, mēs vienkārši izdalām ar leņķu skaitu, jeb stūru skaitu un dabūjam, cik ir katrs leņķis. Gan ievilktās riņķa līnijas, gan apvilktās riņķa līnijas centrs atrodas vienā un tajā pašā vietā. Un šāda te, tas ir šaudauts tu uzdevuma LV. Tad mums ir šie divi riņķi un rekord mums ir. Vai tu zināji, ka es tieši šim video esmu uztaisījis treniņu uzdevumus un atrisinājumus? Ej uz school.com/matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īsts video treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm, bet dodies uz school.com/matemātika vai pirmais links aprakstā. 1, 2, 3, 6 stūris, centrs tāds pats, un mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stūris. Kā jūs redzat, gan ievilktās riņķa līnijas rādījus, gan apvilktās riņķa līnijas rādījus. Redzēt, viņi gandrīz ir vienādi, rekurātiecīgi centrs vienā tajā pašā vietā. Centrs viens un tas pats. Jā, bet kā būs, lai neviens nepiekasās šādi te. Bam. Jā, vispār, kas ir interesanti, ka ar 6 stūrim mala ir vienāda rādījus. Kāpēc tas tā ir? Jūs to papētīsiet, pildot uzdevumus.